2013. gads Latvijai bija ļoti pozitīvs un dinamisks gads, un kā galvenais panākums ir jāmin Latvijas uzaicināšana Eirozonā. Iestāšanās Eirozonā ir vēl viens spēcīgs apliecinājums, ka Latvija ir veiksmīgi pārvarējusi krīzi un krietni pārstruktūrējusi savu ekonomiku un arī finanses. Un nav nekādu šaubu, ka tuvāko gadu laikā mēs redzēsim, ka iestāšanās Eirozonā ir ne tikai pacēlusi Latvijas kredītreitingu un reputāciju, bet arī tālāk summēsies darbvietu radīšanā un arī ekonomikas potenciāla un eksporta potenciāla būtiskā kāpumā. Tāpat būtiski arī ir atzīmēt, ka Latvijā pagājušajā gadā bija arī 13. gadā bija arī pats straujākā izaugsme visā Eiropas Savienībā. Kā viens no svarīgākiem soļiem ir jāmin tas, ka Latvija konstanti ir pieturējusies pie sava solījuma samazināt darbspēka nodokli. Un iedzīvotāju ienākumu nodoklis 13. gadā ir mazināts par veselu procentu punktu no 25% līdz 24%. Kā arī vēl jāmin tas, ka tika arī tālākie soļi spērt, lai mazinātu ienākumu un sociālo nevienlīdzību, tātad paaugstināt neapliekumu minimumu un atvieglojumus par apgādājumiem. Noteikti ir jāmin arī tāds pozitīvs sasniegums, kā krietni pārpildīts ieņēmumu plāns valsts ieņēmumu dienestam. Un tas arī norāda ne tikai uz to, ka ekonomika straujāk attīstās, bet arī tas, ka nodokļi tiek iekasēti pozitīvāk. Pozitīvs fons ir arī ticis iedots turpmākiem gadiem, jo finanses vai valsts budžets tiek plānots jau vidējā termiņā, un Latvija konstanti pieturēsies pie jau iepriekš nospraustiem mērķiem, pakāpeniski mazināt budžeta deficītu un uzlabot arī pārējos rādītājus. Pārdomātas fiskālās politikas realizācijas rezultātā Latvija ir apliecinājusi sevi kā uzticamu sadarbības partneri, nodrošinot finanšu tirgus un investoru uzticības atgūšanu Latvijas kredītspējai un īstenotās ekonomiskās politikas ilgtspējai. Nemazāk būtisks ir ministrijas darbinieku ieguldītais darbs pie valsts budžeta sagatavošanas. 2013. gadā šis darbs ir vēl jau vairāk izceļams, jo tika izstrādāts vidēja termiņa budžeta ietvars 2014. un 2016. gadam, ievērojot fiskālās disciplīnas likumā noteiktos priekšnoteikumus. Tāpat ministrijas darbinieki lielas pūles ir ieguldījuši, gatavojoties Eiropas Savienības fondu jaunajam plānošanas periodam. Ir intensīvi strādāts pie tā, lai struktūra fondu ieviešanas sistēma nākotnē būtu efektīvāka, mazāk birokrātiska un caurskatāmāka. Eiropas Savienības fondu makroekonomiskās ietekmes izvērtējums parāda, ka Eiropas Savienības fondu līdzekļi ir veicinājuši valsts ekonomikas izaugsmi. 2013. gadā bez Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem iekšzemes koprodukta pieaugums būtu par aptuveni 1,5% punktiem zemāks. Šis gads ir bijis ļoti garš nevis dienu, bet gan paveicamo darbu skaita ziņā. Ar lielu pārliecību var apgalvot, ka paveiktajā kopīgi ir ieguldīts ļoti smags, mērķtiecīgs un pašaizliedzīgs darbs. Un ne ar mazāku pārliecību varēja apgalvot, ka tikai tādā veidā var panākt vēsturē paliekošus darbus, kas sniedz lielu gandarījumu par ieguldītajām pūlēm un veicina labāku dzīves kvalitāti Latvijas sabiedrībai.